Jā, tātad mēs šodien pārunāsim, ja padomāsim par Jāņa pirmās vēstules pirmo nodaļu. Un es aicinātu jūs, brāļi, izlasīt šo Bībeles tekstu, lai mēs pēc tam tādu kopīgo skatījumu un tad pēc tam arī mazliet detalizētāk. Kādu jūs vadīs? Tāpēc, kungs, vadi mūs šajā tavu vārda izpētē, pārdomās par to, ko tu esi mums atklājis, ko tu mums runā. Labi, sāciet. Labi, es sākšu tad Jā, jā. kādiem 2 pantiem. Ja? Jā, Kas no, labi. sā, kas no sākuma bija, ko esam dzirdējuši, ko savām acīm esam redzējuši, ko esam skatījuši, un mūsu rokas ir apstautījušas dzīvības vārdu. Dzīvība ir parādījusies, mēs esam redzējuši un apliecinam un pasludinam jums mūžīgo dzīvību, kas bija pie tēva un mums ir parādījusies. Ko esam redzējuši un dzirdējuši, to pasludinām arī jums, lai arī jums būtu sadraudzība ar mums. Un mūsu sadraudzība ir ar Tēvu un viņa dēlu Jēzu Kristu. To mēs rakstām, lai mūsu prieks būtu pilnīgs. Šī ir tā vēsts, ko esam no viņa dzirdējuši un pasludinām jums, ka Dievs ir gaisma un viņā nav it nekādas tumsības. Ja mēs sakām, ka mums ir sadraudzība ar viņu un dzīvojam tumsībā, tad melojam un nedarām patiesību. Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un viņa dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. Ja sakām, ka mums nav grēka, tad maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja atzīstamies savos grēkos, tad viņš ir uzticīgs un taisns, ka viņš mums piedod grēkus un šķīsta mūs no visas netaisnības. Ja sakām, ka neesam grēkojuši, tad darām viņu par meli, un viņa vārdi nemājo mūsos. Amen. Amen. Jā. Tad tiek uzskatīts, ka tas ir Jānis, Kristus māceklis, viens no 12, kurš ir šīs vēstules autors, tāpat kā vēl 2 vēstuļu atklāsmes grāmatas un arī Jāņa evaņģēlija. Jā, bet kas tāds uzrunāja, varbūt tagad lasot, jo jūs iepriekš lasījāt un tagad padomājāt, kas ir tāds kopīgais tāds vadlīnijas, ja tas spilgtākais, kas bija no šīs rakstu vietas, kas jūs uzrunāja? Nu, jā, tas ir, man uzrunāja tas, kad šeit ir tas stāsts par sadraudzību, par to, kad, Jā, jā, ka mēs steidzam jums paziņot un nu, tā kā izbaudīt šo sadraudzību starp, starp kristiešiem un, jā, par to, kad mēs būdami kristieši savā starpā dzīvojam šajā atziņā par to, kad Jēzus Kristus ir mūsu glābējs un ar to mēs arī dalāmies, tajā nostiprinamies. Un tā ir tā prieka vēsts, ko mēs sludinām. Paldies! jā, jā, paldies. Paldies. Kas tev sakāms?
sakāms? Sakāms ir sekojoši. Sakāms ir tas, ka, nu, pirmos 3 pantus izlasot, likās, ka Jānis ir tāds vau, priecīgs, ja, ka viņš nāk pie manīm, ka viņš man grib izstāstīt, ka viņš grib pateikt, kā tur bija. Viņš to ir piedzīvojis, viņš to ir aptaustījis, redzējis un izjūtis un piedzīvojis. Un viņš nevar klusēt, viņš nāk un stāsta man to labo vēsti, ja, respektīvi, nu, viņš nevar to paturēt sevī, respektīvi arī, un viņš ar to dalās. Nu, dalīties var droši vien ar to tikai, ko tu esi piedzīvojis, un jo skaļāk tu droši vien kaut kā paudi to, ko tu esi piedzīvojis, vai saņemsi tev dāvanu, nu, tu nevari klusēt tev, jā. Tad kā es šodien palielījos ar adventistu dāvaniņu, jā, es nevarēju klusēt, jo man ir prieks, un es nevaru noslēpt, jā. Nu, ja man šodien nebūtu dāvinājis neko, es droši vien būtu bēdīgāks, jā. Tā kā to varētu redzēt, jā, bet man ir ko runāt, man ir ko teikt, jo es to esmu redzējis, piedzīvojis. Nu tā, nes šo vēstu. Nu jā, tā. Jā, paldies, šī ir tāda laba doma, ka cilvēks ir pārņemts ar kaut ko, kas viņu ir uzrunājis un ko viņš zina, un tad viņš nevar nepastāstīt to citiem. Tas, laikam, ir tas spēks, kas virza to evaņģēliju, un kas virza to, lai Dieva valstība, lai Kristus patiesība, lai šī vēsts par glābēju un vēsts par to, ka mēs neesam vieni, bet mums ir tās, kas var mūs no tā sabrukuma ceļa nolikt dzīvības ceļā. Jā, tas nāk un tev pavēst. Tad man tas, tā, ka tu runāji, un es domāju, pagaidi, kā ir ar mani, jeb kā ir ar kādiem citiem, labi, pats par sevi, jā, vai tas ir tik dzīves manī, ka es nevaru to noklusēt. Jo iedomājies, ka tu uzzini kaut kādu ļoti, ļoti tādu būtisku lietu, nu, svarīgu. Tu taču vēl kādam pastāstītu, vismaz sākumā varbūt saviem tuvākajiem, ja? Tad tas ir tas, kā tam būtu jābūt. Ka es gribu dalīties ar šo priecīgo vēstu, ar šo dzīvības vārdu, ar to, ko esmu piedzīvojis. Un tas nav kaut kāda vienkārši teorija, ko esmu kaut kur izlasījis, kaut kur padzirdējis, un tad es domāju, vai man ir jāstāsta. Varbūt viņš nesapratīs, vai tas pieder pie labā toņa, un viss kaut kādas citas šīs lietas, un pēc kāda laika tu jau aizmirst, un vai ir evaņģēlisti, jā, kam tas ir jāsludina, bet es tā kā neesmu evaņģēlists, es esmu parastais svētais, jā, tad, nu, ja Dievs tādu gudrību dos un atklāsmi, un tur vēl kaut ko sūtīs mani kaut kur, tad, nu, labi, jā, varbūt, ka es paklausīšu. Nu, tad šeit ir pavisam cita, teiksim, tā nostāja un un tas prieks, ar kuru tu gribi padalīties. Jā. Un jā, es piekrītu arī Aivim, ka tas varbūt atslēgas vārds, viens no atslēgas vārdiem, bet tāds uzrunājušākais šajā nodaļā, šajā sākumā ir sadraudzība. Par to mēs vēl tad sīkāk parunāsim. Varbūt vēl ir kaut kādas domas, kuras tā uzreiz gribētu akcentēt, pirms mēs ejam tādā dziļākā izpētē. Jā, ka tu runāji par šo, un Kaspars runāja par šo padalīšanos ar šo vēsti, tad man uzreiz nāca prātā tas, ka ļoti svarīgi jau arī ir, kādas tev ir attiecības ar šiem cilvēkiem. Ja tev ir labas attiecības, tu vienmēr padalīsies. Bet tas gan ir ģimenē, gan ar draugiem, tāpat tās mūsu attiecībās ar Dievu, vai mēs padalāmies priekā vai tikai bēdās.
Jo ir jau arī tādi varianti, kad tās attiecības ir tik sliktas, ka tu nemaz negribi stāstīt. Nu, ne to prieka vēsti, ne arī īstenībā, kas ir ļoti skumji, tu arī nestāsti, ka tev ir slikti. Tāpēc ir ļoti svarīgi uzturēt labas attiecības, ka tiešām tu gribi izstāstīt, ka tu zini, ka tevi sapratīs, un kā arī tu vari padalīties, protams, priekos, kā ar tevi priecāsies kopā. Un tas ir šis pamat jautājums, šīs attiecības. Nu, vispār jau, jā, Dieva vārds ir viss tik liela tāda patiesība, kas sākas no mīlestības un mīl savu tuvāko, un pēc tam aiziet uz attiecībām, un uz mūsu attiecībām ar Dievu, ar Svēto garu. Viss tas saistās ar attiecībām. Un man uzreiz tā pirmais, kas atnāca, tas bija tas, ka tās ir tās attiecības. Un arī par ko viņi šeit runā, sadraudzība jau arī ir attiecības savā starpā. Tā, paldies. Jā, paldies. Es domāju, vēl tādu arī niansi par to paušanu, jā, tātad runāšanu, liecināšanu. Mēs jau to darām, kad tas mums ir svarīgi. Nu, kad mums pašiem šī vēsts ir ļoti svarīga, un kad es zinu, ka tas, ja es domāju tā, pareizi sakot, ka tas arī citam būs svarīgi. Jo pieņemsim, ja es pēkšņi uzzinātu, ka ir nopērkams zāles, kuras, teiksim, atjauno organismu pa 20 gadiem. Nu, pieņemsim, jā. Es taču nedarītu tā, kā aiziet iegādāties tās un pakluso nolikt skapītī un viens tos ēstu, jā. Un skatoties, vai kāds vēl nenāk, pēkšņi man vajadzēs padalīties, jā. Es taču to stāstīju pēc iespējas, varbūt, ka stāvot trolejbusā, respektīvi stāvot pie pieturas trolejbusā, varbūt, ka nē, bet vismaz saviem visiem es apzvanītu, ja, un pastāstītu. Tātad, ja man tas liekas pašam nav, varbūt man noderēs, ja, bet vai citi to uzklausīs, un tas viņam vajadz. Un vispār tas kaimiņš ir baigais, es viņam gan noteikti neko tādu nestāstīšu, ja, viņš ir pelnījis, ka vēl pa 20 gadiem ātrāk aiziet vismaz. Tad, protams, ka par kādu evanģelizāciju mēs runājam. Tātad, ja Dievs, ja tā vēsts mums liekas tāda sarežģīta un tikai kaut kādiem īpašajiem, un tad viņus vajag tur apstrādāt vismaz pāris gadus, un tad varbūt, tad es arī kaut ko viņam uzaicināšu uz kādu kursu, ja. Es mazliet tā pārspīlēju, ja, bet tā doma, ja esmu ar to tik ļoti aizrauts, tad es tiešām vismaz kādiem vēl es to noteikti pastāstīšu. Tā.